soda ekspedīcijas nošāva 900 mierīgus iedzīvotājus. Tā skaitā visus Preļu pilsētas ebrejus. Šajā apriņķī 1941. gadā augustā nošāva 110 Daglas ciemā iedzīvotājus. Sudātes pilsētas nomalē 1941. gadā 21. jūlijā soda ekspedīcijā nošāva 700 mierīgus iedzīvotājus, tajā skaitā sievietes un bērnus. Visus upura mantas nacisti piesavināja sev. Šo operā SS leģiona bataljona komandieris 1941. gadā 4. jūlijā ārāja komanda sadedzināja Rīgas sinagogu kopā ar cilvēkiem, kas atradas tur. Ārāja komandas pastāvēšanas laikā tur ievestu izgāja 3000 brīvprātīgo. Šis vienības personāla sastāvs kopā ar citiem policijas bataljoniem veica ebreju nošaušanu Biķernieku mežā 46 500 cilvēkus. Kā arī Liepājā, Palsos un Sarnikavas stacijā 10 000 cilvēkus. Ārāja komanda piedalījās mierīgo iedzīvotāju masu slepkavībā Rumbulas mežā 38 000 cilvēkus. Ārāja komanda periodiski izbrauca soda ekspedīcijas Baranovičos, Slūckā, Minskā. Ārāja komandas slepkavās un citas SD policijas vienības apsargāja Salaspils koncentrācijas nometni, kur ievietoja ieslodzītos. Ne tikai no